Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, es vēlos runāt par šī likuma būtību un iesniedzēju izvirzīto argumentāciju un arī viņu politisko motivāciju to darīt. Tātad vispirms par pašu likuma būtību. Kā izriet no likuma nosaukuma par kultūras pieminekļu aizsardzību. Likums ir par kultūras pieminekļiem. Ne visi obeliski un statujas, ko mēs visapkārt pilsētvidē redzam, ir pieminekļi. Par kultūras pieminekļu objekts var kļūt tikai tad, ja to nosaka ar kultūras ministra rīkojumu vai citas atbilstošas institūcijas lēmumu. Tātad šis likums ir par kultūras pieminekļiem, nevis par pilnīgi visām statujām. Arī tām, kas izskanēja iepriekšējā sēdē. Un tālāk par iesniedzēju izvirzīto argumentāciju. Tas, ko dzirdēju iepriekšējā sēdē un kopumā visu laiku, izskan greizi argumenti. Neviens nekad nav piedāvājis nojaukt ēkas vai kultūras pieminekļus, kas būvēti Krievijas impērijas, padomju vai jebkurā citā laikā. Neviens. Toties no dažādiem cilvēkiem un politiskiem spēkiem, kuri uzdodas par kultūras sargiem, nepārtraukti dzirdam neiedomājami absurdus argumentus. Pagājušajā Saeimas sēdē Latvija pirmajā vietā deputāte Linda Liepiņa iesniedzēju vārdā šī likuma citēju teica šādi. Argumenti ir spēcīgi un pilnībā atbilst arī Triumfa arkas demontāžai Dziesmu svētku parkā, jo arī tā ir imperiālisma simbols. Ar šādiem argumentiem varētu Tieslietu ministrijai pieprasīt, lai tiek nomainīts apgabaltiesas jumts, jo tas ir veidots pēc Krievijas imperatora Kroņa parauga, un tāds jumts blakus ministru kabinetam ir spļāviens mūsu ministriem. Un tas vēl nav viss. Lindas Liepiņas kundze arī turpinu citātu. Pareizcīgo katedrāli varētu pārbūvēt atpakaļ par planetāriju, un tādā veidā, es domāju, mēs ierieptu gan Putinam, gan iespļautu dvēselē Krieviem. Citāta beigas. Neviens valstiski un proeiropiski domājošs cilvēks vai sabiedriska organizācija nekad neko tādu neiedomājumu nav piedāvājis. Nojaukt kādas ēkas, lai kad tās nebūtu būvētas. Tostarp arī šo ēku, kurā tagad atrodamies, kas ir Krievijas impērijas laikā būvēts kultūras piemineklis. Bet, protams, kad ir vēlme diskreditēt procesu un novest to līdz absurdam, parādās šādi argumenti. To dara politiskie spēki, kas uzdodas par latviešu kultūras draugiem, kuriem kultūra interesē tikai tad, kad tā skar padomju mantojumu vai Krieviju. Un tagad par iesniedzēju motivāciju. Es, protams, subjektīvi varu spriest par motivāciju, kādēļ šādi likuma grozījumi iesniegti tieši tagad. Partijas Latvijas pirmajā vietā mērķis ir uzvarēt Rīgas domas vēlēšanās. Tieši tā. Un iegūt varu par katru cenu, vai ne? Jā. Un saprotams, ka to ir iespējams izdarīt tikai piesaistot prokremliski noskaņotus vēlētājus, vai arī tādus, kuri izjūt nostalģiju pēc visa padomiskā. Citādi tas nav iespējams, matemātiski. Un ievirzot atkal šo jautājumu par pieminekļiem nacionālā līmenī, Latvija pirmajā vietā gūst iespēju par šiem jautājumiem skaļi un nebeidzami diskutēt 3 lasījumos, tādējādi maldinot un mobilizējot savus potenciālos vēlētājus. Šie grozījumi, manuprāt, ir neveikls mēģinājums vērsties pret visām pašvaldībām, kuras ir rīkojušās un rīkosies valstiski. Un īpaši tas ir saistīts ar Rīgu, kur valstiski domājošu spēku koalīciju vada Vilnis Ķirsis, kura koalīcija ir rīkojusies izlēmīgi un demontējuši imperiālisma paliekas mūsu galvaspilsētā. Kolēģi, es aicinu neatbalstīt šī likuma turpmāk izskatīšanu Saeimā.